patiesībā klients, viņš nepērk jūsu pakalpojumu, jūsu preci. Pirmajās sekundēs jūsu uzdevums ir dabūt klienta uzmanību, jo jums iekšēji psiholoģiski ir bail saņemt nē. Kļūda, kas ir sastopama izzināšanas procesā. Ko šis cilvēks iegūs no sarunas ar jums? Jebkuram no mums patīk runāt par sevi. Reiz mēs pirksim pa ļoti lielām naudām kvalitatīvu dzīvu sarunu ar cilvēku. Taimers aiziet, 20 minūtes manējās. Jā, Līga Līdeka, pārdošanas un komunikācijas trenere, izaugsmes telpas dibinātāja. Un šodien 20 minūtēs es jums iedošu 3 tehnikas, tie, kas grib kaut ko iemācīties un vērtīgu iegūt no šīs konferences, no manām 20 minūtēm. Lūdzu, paņemiet lapas, pierakstiet, lai jums tās tehnikas jau rītdien paliek, jo rītdien ir piektdiena, rītdien ir darba diena, vēl varam paspēt pakomunicēt ar klientiem. Tātad sarunas, kas pelna. 3 tehnikas, kas rada satriecošus rezultātus. Īsumā, es, izaugsmes telpas dibinātājs, sāku reiz 20 gadus atpakaļ kā sliktākais pārdevējs. Un tagad es vadu treniņus. Treniņus vadu B2B segmentam un B2C segmentam. Kā es to dabūju gatavu? Skolotāja man pamatskolā teica, ka es būšot skolotāja. Es teicu, ka nē, es to nedarīšu, bet acīm redzot, es mācu pieaugušos. Kā es no sliktākā pārdevēja sāku vadīt pārdošanas treniņus? Tikai un vienīgi, mīļie, praktizējoties, mācoties, trenējoties un nodarbojoties ar pašizaugsmi. Un šodien man ir ļoti liels aicinājums jums, ņemiet to, ko jūs varat paņemt, kamēr par to nav lielas naudas jāmaksā. Pirmā tehnika, ķeramies vērsim pie ragiem, tātad kļūda numur 1 tehnikā, sarunas, pārdošanas saruna kā tāda, vispārībā pārdošanas process kā tāds, viņš lielos vilcienos dalās 3 ļoti svarīgās daļās. Un viena no tām ir sarunas sākums. Un, ziniet, tad, kad jūs kaut ko pārdodat, tad patiesībā klients, viņš nepērk jūsu pakalpojumu, jūsu preci. Ko viņš pērk? Viņš pērk savu problēmas risinājumu. Un sarunas sākums ir ļoti, ļoti būtisks, un šīs te kļūdas, kuras es uzsvēršu, kāpēc es sāku ar kļūdām, lai jūs saprastu to problēmu, kuru šī tehnika, kuru es iedošu, jums palīdzēs atrisināt. Kādas ir tātad lielākās kļūdas sarunas sākumos? Pirmā, runā ar ērtāko un atsaucīgāko personu. Pieņemsim, jūs zvanat augsto zvanu, sekretāri paceļ, viņa ir ļoti laipna, tad tagad sekretāri jau, pieņemsim, jūs sakat, man tur vajadzētu mārketinga vadītāju, vai man tur vajadzētu direktoru. Un viņi saka, kādā jautājumā? Un jūs sākat prezentēt un stāstīt, par ko galvenais, ka viņa klausās, jo jums iekšēji psiholoģiski ir bail saņemt nē. Atceraties vienu lietu, mērķis. Pirmais mērķis, kas jums ir jārealizē, jums ir jādabūna rokā īstā atbildīgā persona, kas dala naudu, kas dod naudu tam, lai jūsu pakalpojumu preci nopirktu. Runājiet tātad ar īsto. Nākamā kļūda, runā monologā. Mēs aizējam uz to, kad mani klausās, tad es tagad izstāstīšu, mans pakalpojums prece ir tik foršs, es tagad izstāstīšu visu, un aiziet monologa tips un prezentācijas galā. Un otrs cilvēks, viņš ziniet, ko sāk darīt, viņš sāk vienkārši krākt, jo viņam ir garlaicīgi. Un trešā kļūda, nedabū klienta uzmanību. Pirmajās sekundēs jūsu uzdevums ir dabūt klienta uzmanību. Un kā jūs to varat izdarīt, es jums tūliņās pastāstīšu. Tātad šīs ir būtiskākās kļūdas, kuras
vai nu jūs paši, vai nu jūsu pārdošanas komanda, vai pārdevēji, kas menedžeri, projektu vadītāji, pieļauj komunikāciju ar klientu sarunas sākumā. Kādam vajadzētu izskatīties sarunas sākumam tā, lai šīs kļūdas nepieļautu? Pirmā lieta – brīnišķīgs instruments, brīnišķīgas tehnikas, tās ir pauzes. Jūs esat sazvanījuši, pieņemsim, atbildīgo cilvēku vai sekretāri. Sarunas sākums. Labdien! Un te ir pauze. Tas, ko mēs darām, labdien, jums zvana Līga no izaugsmes telpas un sākās monologs. Pauzes. Ar pauzēm jūs dabūnat otra cilvēka uzmanību. Jūs sakat labdien, mēs taču sasveicinamies no abām pusēm, vai ne? Mēs sagaidām arī, ka mums pateiks labdien, normāla komunikācija, pilnīgi normāla komunikācija. Lūdzu, ievērojiet pauzes un ne tikai sarunas sākumā, bet vispārībā komunicējot ar klientiem. Nākamā lieta, ko es jau minēju, īstā atbildīgā persona. Netērējiet savu laiku, uzņēmuma resursus, klienta laiku, runājot un stāstot par savu pakalpojumu produktu pirmajam, kurš pacēla klausuli. Vai arī pirmajam iedotajam kontaktam, ja jūs esat sazvanījuši sekretāri, jums iedod, jūs pieņemsim prasat, man vajadzētu tur direktoru, tur ražošanas direktoru. Kādā jautājumā? Tad jūs nobarat to monologu. Ziniet, šeit tomēr būs izdevīgāk jums runāt ar projektu vadītāju. Jūs zinat, ka naudu dod direktors, tātad jums ir jātiek līdz direktoram. Nesamierināties ar nepareizo atbildīgo personu. Runājiet ar to cilvēku, kas jums ir vajadzīgs. Tur būs iebildumi, tiem iebildumiem var iemācīties tikt pāri. Bet runājiet ar īstu atbildīgo personu. Nākamais. Sarunas sākumā ir jābūt skaidram zvana mērķim. Jums sekretāri pajautās, kādā jautājumā jūs ar direktoru gribat runāt? Un atkal kļūda, aiziet visa prezentācija par pakalpojumu produktu. Nē, jums ir jābūt skaidram, un šeit ir uzsvars interesantam zvana mērķim, kāpēc jūs viņam zvanat. Ko šis cilvēks iegūs no sarunas ar jums, kāpēc sekretārei vajadzētu jūs savienot ar viņu. Pieņemsim zvana mērķis. Redzu, ka tur uzņēmums izaugsmes telpa nodarbojas ar pārdošanas un komunikācijas treniņiem. Mums ir viena ļoti laba tehnika, kuru mēs labprāt iedot vadītājai Līgai. Savienojiet lūdzu man ar Līgu. Ja? Tas ir kā piemērs. Produkti, pakalpojumi ir ļoti dažādi, līdz ar to jūs skatāties, kas ir zvana mērķis. Citreiz treniņos mēs pie zvana mērķa strādājam 1-2 stundas, lai mēs viņu skaisti noformulētu. Pasēžat šodien vakarā pēc konferences un padomājat, ar kādiem zvana mērķiem jūs ejat pie saviem potenciāliem klientiem. Nākamais stāsts. Tehnika numur 2. Kļūda, kas ir sastopama izzināšanas procesā. Izzināšanas procesā tas ir tad, pieņemsim, ka jūs esat skaisti bijuši sarunas sākumā, noprezentējuši sevi, dabūjuši uzmanību, ievērojuši pauzes, pateikuši skaidru zvana mērķi, un tad sākās vai. Un kas mums ir vai? Mana pieredze rāda, ka mīlam mēs visi to vai. Bet viņš nav vajadzīgs. Noteikti ne sarunas sākumā. Neizmantojam vai. Vai jums būtu interese? Vai jūs rūpēties par savu uzņēmumu izaugsmi? Vai jūs zinat par tādiem pakalpojumiem? Vai jūs esat dzirdējuši to? Vai jūs zinat, ka tagad var tā? Un ticiet man, ja jūs sevi pāanalizēsiet, jūs sapratīsiet to, ka lielākā daļa mēs visi izmantojam šo vai. Un tas ir ļoti apzināts darbs tajā, lai mēs viņu neizmantot, lai mēs pārietu uz ko? Uz ko tad mums vajadzētu pāriet? Un tehnika numur 2, kur es jums šodien iedošu, ir atvērtie jautājumi. Sarunas sākumā un vispārībā lielākajā pārdošanas procesā
ir jābūt atvērtajiem jautājumiem. Neatkarīgi no tā, vai jūs pārdodat pa telefonu, vai jūs esat klātienes vizītē, kāpēc atvērtie jautājumi ir svarīgi un ko viņi jums iedos. Pirmām kārtām, viņi padarīs sarunu interesantu, jo jebkuram no mums patīk runāt par sevi, par savām situācijām, par savām lietām. Mums patīk, ka mēs varam izteikties. Ja? Jūs līdz ar to iegūstat nevis mākslīgas vai viltotas simpātijas pret sevi, bet dabīgas. Kā es saku, var pārdot dabīgi. Ejiet vienkārši dialogā, un dialogu jūs varat nodrošināt tikai un vienīgi ar atvērtiem jautājumiem. Atvērtais jautājums otram dod sajūtu, ka viņš ir svarīgs, ka šeit nav tikai es kā Līga, bet šeit ir arī Pāvels, šeit ir arī Nikita, šeit ir vēl kāds, kurš jūtas svarīgs. Ja? Uzdodat atvērtos jautājumus. Un kas ir viens ļoti būtisks, šeit mēs ļoti bieži arī vienu spēli spēlējam, saucu es viņu par pingponga spēli, ietaupa laika. Ātrāk jūs tiekat līdz jums nepieciešamajai informācijai. Nu, iedomāsimies, tagad mūsu moderators kaut ko iedomājās, un es tagad mēģinātu uzminēt, vai tas ir balts, vai tas ir sarkans, vai tas ir ēdams, vai tas ir ikdienā lietojams, vai tu to izmantojot gulēt, vai tu to izmanto, es tur varu uzdot 1000 jautājumu, bet ja es viņam pajautāšu vienu jautājumu, kas ir tas, par ko tu tagad domā? Viens atvērtais jautājums, un jums uzreiz ir informācija, kas jums ir vajadzīga. Tāpēc uzdodat atvērtos jautājumus, mēģinat piefiksēt, kur ir tās vietas, kur es dodu tos vai. Kā sākas atvērtie jautājumi? Kas, kur, kad, kāpēc, cik svarīgi, kādā laikā un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, trešā tehnika. Kļūda ir sastopama jau sarunas beigās. Tad, kad jūs esat jau veikuši šo sarunu, jums ir varbūt izveidojies dialogs, jūs esat sākumā sev skaisti paņēmuši uzmanību un tā tālāk. Un tas, ko jūs izdarat, jūs dzirdat, kad klients saka, paldies, es jums padošu ziņu, kad man būs nepieciešams. Ja? Un jūs tāds, ok, bet, protams, es neuzmākšos. Ja vajadzēs, tad piezvanīs. Savu esmu paveicis. Ja? Neatstājiet nekad klienta vietā, klientu domājam, ja? Vienatnē. Jo ticat man, jūs iziesiet pa durvīm ārā vai noliksiet klausuli, diez vai viņš sēdēs un pa jums domās. Nu, labi vēl, ja padomās. Kas ir jādara tā vietā, lai mēs tiktu pāri šim? Tātad sarunas noslēgums. Pajautājiet, kas ir tas, kas vēl rada šaubas? Kāpēc ļoti bieži pārdevēji vai projektu vadītāji neuzdod šo jautājumu? Tāpēc, ka viņi baidās saņemt iebildumu. Pārāk dārgi, tagad nav laika, man te jāpakonsultējas ar vadību, tur tie iebildumi var būt daudz un dažādi. Pajautājiet, iemīlaties iebildumos, jo ir vērtīgi tos zināt, jūs uzreiz viņus varat apstrādāt. Neatstāt tur kaut kad nākotnē, atzvanīšu, tad es jau tikšu galā. Nedarat to, jo jūs zaudējat vienkārši darījumus. Vienmēr parūpējieties, ka jums ir iespēja atzvanīt vai veikt kādu citu darbību, kas nodrošinās jums, ka jūs esat ielikuši kāju durvīs. Neatstājiet domājam klientu nekad vienu pašu, jo saprotat to, ka mums visiem ir savi tarakāni, un ja mēs vieni paši paliekam ar saviem tarakāniem, tad mēs tur ar viņiem dzīvojamies. Ja? Un tad ir ļoti grūti pēc tam, tad, kad man atkal kāds zvanu, jo man viņi ir mīļi, priekš kam man kaut ko pirkt, priekš kam man kaut ko slēgt, jā, ir ērti tā, es taču padomāšu. Sarunas noslēgumā nekad neatstājiet nākamo darbību klienta pusē. Ja pieņemsim, jums ir situācija, klients saka, ok, izklausās interesanti, es jums atzvanīšu, labi, es dzirdu, ka jūs
ir uzrunājis šīs te produkts pakalpojums. Sakiet, lūdzu, kas bija pats vērtīgākais? Es dzirdu, ka tagad jums nav laika. Sakiet, lūdzu, ja jūs man neatzvanat nedēļas laikā, es jums tad pirmdien padošu ziņu, ja? Jā, labi. Jūs pasakat to, ka jums būs tik un tā kaut kāda rīcība un piedāvājat konkrētus soļus, skaidrību. Tagad mēs esam vienojušies par šo. Jūs pirmdien ejat pie vadības, izdaram tā, mēs izdaram šo, es jums nosūtu to, jūs man atsūtat to, un tad mēs sazvanamies, satiekamies vai testējam, veidojam. Ir jābūt nākamajiem soļiem, kas ir skaidri. Teiksim, atkal man ļoti patīk tas, ko jūs arī stāstījāt, cik svarīgi ir mācīties runāt un ar cilvēkiem sarunāties. Un man jau šķiet, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmetā mums šīs prasmes zūd arvien vairāk, un par to ir jārunā, kamēr aizsmokam mēs tie, kas ar to vārdu strādā ikdienā, ar tekstiem, ar verbāliem kontaktiem. Jo jūs taču pat arī zināt, te bija kaut kur par kaut kādu citu komentāru, ka filmu skatoties arī sēž telefonos. Cilvēki jau vairs pat arī puisis ar meiteni aiziet uz kafēnīcu, nesarunājās, bet katrs savā ekrānā sēž. Ja? Tāpēc pareizi runāt un pareizi piezvanīt pa telefonu cilvēkam un uzrunāt ir ne tikai cilvēcīgi pareizi, bet arī no tā varbūt ir biznesa panākuma atkarība. Taču jūs piekritīsiet. Vairāk kā skaidrs, ka jā. Un tas, ko es varu no savas puses pateikt, ir, kad man bija tikko ar CSC uzņēmums tāds saruna. Un viņš man prasīja par mākslīgo intelektu, kā tad būs mums tur ar to mākslīgo intelektu. Un es teicu to, ka reiz mēs pirksim pa ļoti lielām naudām kvalitatīvu dzīvu sarunu ar cilvēku. Tā kā mēs tagad pērkam burkānus, ekoburkānus, ja, pa cik tur tiem eiro kilogramā. Agrāk mums likās pašsaprotam, omīti izaudzē apēdu. Tagad mēs ejam uz ekotirgiem un pērkam. Un līdz ar to cilvēki priecāsies par dzīvu sarunu. Un tas būs vienkārši. Tāpēc komunikācija ir svarīga. Un ticiet man, uzņēmumi tiešām ļoti daudz naudas patērē tieši uz kaut vai uz šitām pamat 3 lielām kļūdām, ko es minēju. Tā atziņa no uzstāšanās. Ir tik grūti 20 minūtēs iedot tik svarīgas lietas. Ja būtu iespēja uzņēmējiem vienkārši izrēķināt, cik klientus viņi pazaudē tikai dēļ neprofesionāla sarunas sākuma. Jo tur ir tik liels potenciāls. Cik klients viņi pazaudē, vienkārši gribās iedot, bet ceru, ka kāds kaut ko paņēma. Vismaz, ja paņemts viens cilvēks 1 vai 2 tehnikas, tas super nostrādās. Tā kā forši. Man bija prieks šeit piedalīties un prieks, ka mani aicina kā eksperti un par mani zina. Tas ir forši.